Nevienam aitu audzētājiem ir aktuāls jautājums par to, ko darīt ar aitu vilnu, it īpaši to, kuru nevar pārstrādāt dzijā. Arī Skaņkalnes pagasta zemnieku saimniecības ķēķi saimnieki ir meklējuši risinājumu. Un ar uzņēmēju darbības atbalsta programmas Zīles atbalstu ir uzsākta aitu vilnas granulu ražošana. Saimniecībā daļa vilnas tiek pārstrādāta dzijā, taču daļa paliek arī pāri. It sevišķi jau bija jādomā, kur likt to vilnu, kas nebija tik kvalitatīva, un izrādās, granulu gatavošanas ierīcei tieši šī vilna ir vieglāk pārstrādājama. Tam mēslojumam labāk ir tieši tā netīrā un nederīgā vilna, un šī, kas ir tāda puslīdz laba, no tās sanāk laba dzija vēl. Un tad tādā veidā varbūt mums arī tas ir ieguvums, kad taisn tā sliktākā vilna ir tā, kas labāk granulējās, un te jau var redzēt, te ir tādi pavisam netīri, sabiruši ar sienu, tādi, pilnīgi, pirms tam mums viņas nebija pilnīgi nekur ko likt. Granulām, kuras tiek gatavotas no aitu vilnas, ir pat vairāk pielietojumu, un arī paši saimnieki to jau ir izmēģinājuši savā dārzā. Šitās ir tās granulas, jā, tikai viņas jau ir pēc ziemas. Tā kā viņas izskatās pēc ziemas, viņas ir sadalījušās praktiski jau, kur viņi var saplucināt rokā. Es viņu lietoju rozēm. Kā to konus, to siltinājumu konusiņu, viņš bija tā riktīgi aprausts man apkārt, es viņu vienkārši uzbēru virsū. Tagad jau es esmu atrašinājusi vaļā, jau viņas ir pamodušās, es skatos, viss ir riktīgi perfekti, bet mums bija arī ļoti silta ziema, līdz ar to, to īsto efektu mēs varbūt redzēsim kādā bargākā ziemā. Tas, ko es darīšu, tad, kad tūlīt būs siltais laiks un sākšu rušanu, es viņu ierušināšu iekšā. Riktīgi vienkārši paņemšu un aprakšu apakšā, un tad viņš darbosies kā ilglaicīgais mēslojums, lēnām sadaloties, dos rozītē visas tās vieliņas, kas viņai ir nepieciešams, plus arī tas, ka aplaistot vilna ir ārkārtīgi uzsūc ūdeni, daudz reizes vairāk par savu svaru, un šo īpašību izmantojot, aplejot, viņa nav tik bieži jālaista. Tas īpaši ir izdevīgs tādās, puķu kastēs vai puķu podos vai kaut kādos mazākos balkonu dārzos, kur saulīte ir ļoti, bet tieši tā laistīšana ir arī ļoti. Trešā lieta, kur šīs granulas var pielietot, ir virspusē uz zemes vai uz substrāta, un viņš ļoti labi darbojas kā nezāļu, kā mulča principā, kā nezāļu noslāpētājs. Jāsaka gan, ka lielās daudzgadīgās nezāles īpaši neaiztur, bet ja runa ir par virzu un par mazākām nezālītēm, un, protams, arī atkarīgs, cik lielā slānī nober, tad ļoti labi aizsargā, jo aplejot, jūs jau redzējāt, viņš tā kā pataisās vaļā, izšķīst un veido tādu vienmērīgu slāni, tā kā putriņu no sākuma, kurš sakalstot arī neļauj pirmkārt tām nezālītēm iet cauri, un otrs ir arī patur tādu vāciņu virs zemes un neļauj iztvaikot mitrumam no apakšas ārā. Un pati pēdējā un iespējams pati labākā īpašība ir gliemeža atvairīšana. Granulu gatavošanas ierīci iegādātu gūstot atbalstu Valmieras novada uzņēmējdarbības atbalsta programmā Zīle. Ideja kaut kur galvā stāvēja, ka kaut ko to vilnu vajadzētu darīt, bet tad pamanījām to Zīles projektu, kur var tādas, pietiekama summu, lai kaut kā tās iekārtas nav šausmīgi dārgas, bet arī tā, ka negribās tur tikai dēļ tā, lai tur kaut kādas atlikums pārstrādātu, milzīgi investēties tajā. Un tad tas ļoti labi sakrita ar to Zīles projektu, kurš bija tieši ļoti piemērots tādu kaut kādu nelielu iekārtu iegādēju un kaut kādas ražošanas attīstīšanai. Zīles programma bija ļoti labs atbalsts, tāpēc, ka mēs droši vien, ka tāpat vienkārši nenopirktu. Šajā vilnas pārstrādes procesā granulās saimnieks redz vēl kādu iegūmu. Par cik mēs darbojamies ar turismu, tad tas ir vienmēr, kad cilvēki atbrauc viņiem, ko no aitas, ko jūs tad varat iegūt? Kā gaļa vienmēr ir, bet tad ir tā dzija arī klāt. Tad ir kaut kādas vēl lietas, ko Ilze ir taisījusi no taukiem, kas ir gan tādas bumbiņas putnu barojumās, gan ziepes. Un šis ir vēl viens produkts. Un bieži vien ir cilvēki, kas atbrauc, kas nodarbojas ar dārzkopību un grib kaut ko paņemt līdzi. Tas ir, man liekas, tāds ļoti, ļoti laba lieta, kas ir nevis tikai suvenīrs, bet tāda praktiska lieta.
Un tādā ziņā, jā, šis projekts, es domāju, būs ļoti noderīgs. Un tad vēl mums bija tāda ritīgi jauka lieta ar šiem iepakojumiem. Šo iepakojumu ir izstrādājis Valmieras dizaina mākslas vidusskolas audzēkne. Mēs priecājamies un lepojamies arī ar to, ka mēs varam likt lietā arī mūsu pašu jauniešus Valmieras novadā un labas lietas notiek kopā. Man ritīgi patīk, kad tie bija jaunieši, kas to darīja, nevis, ka mēs vienkārši tur atdevām kaut kādai firmai, lai uztais un viss. Jāpiebilst, ka pavisam drīz Jēra klubā sāksies arī jaunā turisma sezona.